Esiet sveicināti, dāmas un kungi, Cēsu uzņēmēju formā 2023. Jūs jau aplaudējāt, bet es domāju, jūs varat to darīt vēlreiz šajā brīdī. Jā, brīnišķīgi. Ārkārtīgi liels prieks ir būt šeit. Kristīna Garklāva. Mārtiņš Spuris. Jā, mēs šajā dienā jau braucām agri no rīta, devāmies ceļā, un šodien uznāca tādi ļoti pelēki, tādi tumši laika apstākļi. Mēs skatījāmies, mums priekšā ir tikai tāda tumša līnija, un mēs domājam, mēs tā kā uz Mordoru braucam, bet mēs redzam šeit, mēs neesam Mordorā. Principā, mēs varētu teikt, mēs esam Mājās. Tā bija tā sajūta, par kuru mēs šajā rītā runājām, jo mums abiem Cēsis ir ļoti īpaša vieta, un tāpēc šodien esot šeit, es jūtos, es jau Mārtiņam teicu, kā mājās, un patiesībā sakot arī kā ģimenē. Bet ģimenē jūs jau zināt, ka mēs paši jūtamies ļoti labi, bet tai pašā laikā par visām lietām, ko mēs darām, vislielākā tāda atbildības sajūta arī ir ģimenes priekšā, ka tev ir vienmēr visvairāk bail tieši no tā ģimenes vērtējuma, kas būs tas, ko viņi sacīs. Bet jebkurā gadījumā šeit, mēs esam Cēsīs, un mums ir liels prieks, ka mēs šī iemesla dēļ esam satikušies šeit Cēsīs ar jums. Ja man mamma būtu šeit, man būtu dubultā uztraukums. Man arī, jā, bet šis ir jau gandrīz tas pats, vai ne? Bet vispār tu neesi no Cēsīm? Es no laukiem, no pielaukiem, no piecēsīm. No piecēsīm. Ieriķi? Ieriķi, jā. Brīnišķīgi. Katrā gadījumā, ja jūs domājat šajā rītā, kāpēc šeit uz skatuves ir divi moderatori, tad iemesls ir pavisam vienkārši. Tāpēc, ka Cēsu uzņēmēju fóruma tēma šajā gadā ir sadarbība. Mēs sadarbojamies. Jā, un patiesībā sakot, mums ar Mārtiņu, lai cik tas varbūt dīvaini nebūtu, šī ir arī tāda pirmā īstā sadarbība esot uz skatuves. Mēs esam bijuši kopā raidījumā, bet uz skatuves šis ir tāds mūsu pirmais lielais izaicinājums. Tāpēc arī tās būs kaut kādā mērā ugunskristības mums abiem. Neveikli jau pašiem prasīt aplausus, bet varbūt aplaudēsim par to. Paldies! Bet Mārtiņš nevelti pieminēja vārdu sadarbība, jo tas ir stāsts, par kuru mēs šobrīd arī gribētu runāt fóruma pirmajā sadaļā. Jā, tieši tā. Un runāt par sadarbību, tikai kopā mēs varam, protams, sasniegt lielākus un tālākus mērķus un, protams, arī paraudzīties aiz horizontu. Un sadarbība, kopīgu ideju radīšana un risinājumu meklēšana ir īpaši nozīmīga tieši šajos laikos, un es domāju, ka jūs visi mums piekritīsiet par to. Jā, un kas tad būs tas, kas mūs sagaidīs šodien? Šī gada fórums ir sadalīts 3 blokos, un katrā no tiem mēs sastapsim vairākus jomas profesionāļus. Un, savukārt fóruma izskaņā aprunāsimies ar vairākiem uzņēmējiem par uzņēmumu savstarpējo sadarbību un sadarbību, protams, arī ar pašvaldību. Un šajā rītā iespējams jūs domājat, kāpēc jūs visi sēžat pie apaļiem galdiem. Mēs šajā gadā esam atgriezušies pie koncepta, kur ir apaļie galdi un tāda ļoti jauka, patīkama atmosfēra, jo uzņēmēji, jāsaka tā, ir laiks dibināt jaunus kontaktus. Vai pie galdiņiem jūs jau visi neesat pazīstami, vai ne? Esam, ir. Ģimene taču. Jūs visi esat, jā, ģimene, pareizi. Labi, bet katrā gadījumā arī ģimenē ir forši izveidot un uzzināt kaut ko jaunu par saviem ģimenes locekļiem. Un katrā gadījumā šodien arī mēs noteikti aicinām izmantot platformu Slido, jeb slip.do, un jūs arī redzēsiet ekrānā redzamo kodu, CUF23. Un dodoties mazliet vēlāk kādā no pārtraukumiem, mēs aicinām jūs arī atstāt savus kontaktus uz kontaktu sienas. Tālūk. Jā, un vēl arī būs daudz citi jaunumi šogad, un viens no tiem, vai visdrīzāk varētu sacīt arī, tā būs tāda kā transformācija. Arī šī gada fórumā mēs godināsim uzņēmumus un uzņēmējus, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu novada kopējā izaugsmē. Tad šoreiz tas nenotiks fóruma izskaņā, bet gan būs tādi 4 īpaši brīži, kad to darīsim. Es domāju, diena mums patiešām solās būt zināšanām un notikumiem bagāta, ar jauniem kontaktiem bagāta un vienkārši ar patīkamu atmosfēru. Tā kā es jums vēlu lielisku šo fórumu kopā ar Kristīni, un es domāju, ka šis ir tas brīdis, kur mēs varam aicināt jau pirmo runātāju, un tas ir neviens cits,
kā Cēsu novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, kurš tūlīt pat mums pastāstīs par Cēsu novadu uzņēmējdarbības, vides konkurētspēju un attīstības potenciālu. Jā, un vēl arī tāda piebilde no manas puses. Īpaši prieks tiešām sveicināt Jāni uz šīs skatuves, kā jūs esat visi citu pazīst. Noteikti Jāni arī labi pazīstat, visi esat sadarbojušies. Es jau sāku savu sadarbību ar Jāni skolas laikā, un man ir prieks, ka Jānis arī tāds, viņš bija ļoti labs skolēns, un arī šai dienai, cik mēs dzirdējām, runājam, viņš esot bijis sagatavojis vairāk nekā 80 slaidu. 81 slaids. Principā viņš vēlētos uzstādīt, es domāju, Vidzemes rekordu slaidu daudzumā. Bet viņš esot dažu samazinājis. PowerPointa karalis Jānis Rozenbergs. Sagaidām! Labrīt, tad jau laikam jāķerās pie tās prezentācijas. Mēs dosim, jo vairāk laika droši vien vajadzētu. Lai izdodas. Bet tas tur bakstāmais ir tur, jā? Vajadzētu būt tur, jā. Labi. Labrīt uzņēmēji, labrīt konferences dalībnieki. Kārtējais gadiņš ir pagājis, kārtējais novembris ir iestājies. Ir atnākusi kārtējā novembra pēdējā piekdiena, un mēs tiekamies kārtējā Cēsu uzņēmēju fórumā. Un par to man tiešām liels prieks. Un paldies jums, ka jūs atnācāt, jo konferences bez jums nebūtu konferences. Un paldies visiem, kas ir rīkojuši pēdējos 2-3 mēnešus, lai konferences tiešām izdotos tāda, ka jūs nākamgad atkal gribētu nākt uz kārtējo konferenci. Bet laika nav daudz. Labā ziņa, ka nav 81, ir jau 72 slaidi, jo vakar atceļā no Nītauras iedzīvotājs sapulces man kolēģi salamāja, kad esot jāpadzēš. Tāpēc es skriešu priekšu. Iedzīvotāju skaits. Šī gada novembra dati pret pagājušā gada novembra datiem ir plus 93. Jāatzīst, ka nomirstam vairāk nekā piedzimstam, bet iedzīvotāju skaita pieaugums tad atliek uz mehāniskās migrācijas rēķina. Tātad Cēsu novadā pārceļās vai no kādiem citiem novadiem vai atgriežās no ārzemēm vairāk nekā aizbrauc prom. Teritoriāli mēs esam lielāka jaunajā novadā kā pāris valsts Eiropā. Mēs esam lielāka Andora, kā Monako, kā Lihtenšteina un pat lielākā Luksemburga. Kopumā mums ir 13,000 nekustamie īpašumi. Mēs esam bagāti dzīvokļi, ēkas, zemes, meži un tā tālāk un tā tālāk. Mums ir 53 pašvaldību iestādes, 11 kapitāla sabiedrības, 1 aģentūra un kopumā mums ir 2800 darbinieku, ieskaitot 1200 pedagogus. Absolūti lielākais darba devējs Cēsu novadā. Mums ir ļoti daudz ceļu, 1650 km, kopumā novadā 2660 km, no tiem 1000 ir valsts ceļi un 1600 ir mūsu ceļi. 39 izglītības iestādes, 21 kultūras nams, 3 muzeji, 25 bibliotekas, un man šķiet, ka mēs esam bagātākais novads ar muižām un pilīm. 16 muižas un pilis, kas pieder Cēsu novada pašvaldībai, un mēs pārbaudīsim, bet es domāju, ka mēs esam muižu un piļu karalis. Budžets 100 miljoni, Cēsu novada budžets 100 miljoni, tā skaitā projekti, tā skaitā pedagoga algas, tā skaitā kredīta aizņēmumi. Bet ja mēs paskatāmies, kā šie 100 miljoni aptuveni sadalās, tad lausties ir izglītībai, un mēs neesam unikāli. Arī citos novados izglītība ir starp 43 un 50%. Ekonomiskā darbība, kas sevī ietver dažādas projektus, ietver ēku apsaimniekošanu, uzturēšanu, ietver digitālos jautājumus, ietver aizņēmumus un tā tālāk, tad teritorija, mājokļu uzturēšana, sociālā funkcija, kultūra, vides aizsardzība, un tad šis ir tas, cik izmaksā pašvaldības administrācija. Tad tā ir tā pašvaldības administrācijas izmaksas. Ja mēs runājam par ilgtermiņa mērķiem, tad pavisam nesen ir apstiprināta jaunā attīstības programma Cēsu novadam. Pamatā mēs esam bāzējušies uz ANO ilgtermiņa strateģiskiem mērķiem, un šeit jūs redzat tās lietas, par ko mēs gribētu strādāt turpmākajos gados. Tā ir augstas pievienotās vērtības uzņēmējdarbība, veselīga un sociāli droša vide, infrastruktūra, radošās industrijas, dabas daudzveidība, izglītota sabiedrība un, protams, ņemot vērā lielo novadu pakalpojumu pieejamību visa novada teritorijās. Raksturojušies dati par uzņēmējdarbību. Tātad mums ir līderis
šeit ir sadalīts uzņēmumi pēc NASA kodiem. Un visvairāk mēs ražojam alu. To jūs redzat, 94 miljoni 23. gadā sastāda alus ražošanas nozars. Tālāk ir mežstrāde, mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi, jauktā lauksaimniecība un tā tālāk. Tas, kas man pašu mazliet mulsina, ir, ka mums ir vairāks NASA kodi mežstrāde, mums ir koku izstrādājumi, mums ir mēbeļu ražošana, mums ir mežkopība, mums ir galdniecība. Ja mēs summāri saskaitītu visu šīs nozars kopumā, tad man liekas, ka tad jau būtu pat vairāk nekā tas alus. Ja mēs paskatāmies dinamiku pa gadiem, tad zilais stabiņš ir 20. gads, sarkanais 21. un principā visās nozarēs ir pieaugums, izņemot vienu nozari, kas ir namdaru galdniecības izstrādājumu ražošana. Tad tā ir tā labā lieta, ka vairāk vai mazāk visās nozarēs ir augšup eja. Ja mēs paskatāmies, kā sadalās uzņēmumi pa šiem uzņēmumu skaits, tad šeit mums līderis ir absolūti lauksaimniecība. Tad ļoti daudz lauksaimniecības uzņēmumi, un tad jūs redzat, kā tālāk viņi sagrupējās mazumtirdzniecība, būvniecība, mežstrāde, kravu pārvadājumi, mežkopība, nekustamais īpašums, dārzeņu audzēšana, ēdināšana un automobīļu remonts. Tas, kas man mazliet pārsteidz, ka mums ir tik daudz būvniecības uzņēmumu. Ja mēs skatāmies, kāda ir mūsu uzņēmuma vecuma struktūra, tad labā lieta, ka mums ir ļoti daudz, tad novadā kopumā ir 5000 uzņēmumu. Tad teju puse ir ilgdzīvotāji, 20+ gadi, un šie uzņēmumi ir izgājuši vismaz 5 krīzēm cauri, un rūdījums ir milzīgs, un es domāju, ka tā ir tā mūsu pieredze un mūsu balsts. Arī šie uzņēmumi noteikti kādas 2-3 krīzes jau piedzīvojuši, tā kā šis mums dod tādu zinām stabilitāti, un šie uzņēmumi, kas ir labi, nāk no jauna iekšā un attīstās un darbojās. Ja mēs paskatāmies kopumā, kā veidojās kāda dinamika uzņēmumu cēsu ekonomikas apgrozījums, ja tā varētu teikt, tad arī šeit mēs redzam augšupejošu tendenci. Pagājušajā gadā bija apgrozījums 640 miljoni, šobrīd jau gandrīz 800, un arī peļņas rādītāji ir augšupejoši. Jaundibinātie uzņēmumi, tad kritums pagājušā gadā, es domāju, ka tās ir Covid un arī ģeopolitiskās sekas, bet labā lieta, kad ir šogad, vai pagājušā gadā ir atkal augšā, tad nākamajā gadā rādīsim šī gada statistiku. Darba vietu skaits privātā sektorā ir augošs, un te mēs redzam tieši pēdējie 2 gadi, 600 darba vietas ir nākušas klāt, un es domāju, ka tas arī ir viens no iemesliem tiem plus 93, ko mēs redzējām otrajā slaidā, iedzīvotāju skaita pieaugumam, jo ir, teiksim, darba vietas arī svarīgs priekšnosacījums mehāniskai migrācijai. Bet tad jūs redzat, ka ir bijusi tāda diezgan stabila tā situācija, un šeit ir leciens. Lielākie darba devēji, tātad CATA un Optimus mēbeles ir ar struktūru vienībām visā Latvijā, bet ja uzņēmums ir reģistrēts Cēsu novadā, tad šie darbinieki skaitās pie Cēsu novada, un te jūs redzat lielākos darba devējus. Šis uzņēmums ir saistīts ar mežstrādi un mežu nozaru. Vidējā alga, tāpat kā valstī, ir augšupejoša. Uzņēmēji par to droši vien nav priecīgi, jo tas paaugstina pašizmaksu, bet no otras puses, jo mēs ātrāk sasniegsim vidējo kaut kādu Eiropas algu, jo tas savienoto trauku princips jau strādā. Jo ātrāk, es domāju, cilvēki atgriezīsies no reemigrācijas un jo mazāk brauks prom. Un bezdarba faktiski nav, 4,2% faktiski nav, un droši vien, ka visi uzņēmēji, kas ir šajā zālē, tāpat arī publiskajā sektorā, mēs cīnāmies ar darba spēka deficītu, milzīgu darba spēka deficītu, un līdz ar to tas ir viens no tādiem šauriem pudeles kakliem. Ja mēs skatāmies par ārvalstu investīcijām, tad kopumā kopš 94. gada ir 147 ieguldījumi, kas ir ieguldīti 122 uzņēmumos. Kopējās investīcijas no 1994. gada ir 60 miljoni, bet kas ir labi, tieši pēdējā gadā ir tāds būtiskāks leciens 5 miljonu apjomā. Lielākie investori, Somija droši vien tā ir alus rūpnīca, Polija droši vien tā ir lode. Pa pārējiem es nevarēšu pateikt. Vakardien Siguls būvmeistars atklāja savu 4. māju Cēsīs, un tad viņš īpašnieks teica, tu zini, es tagad šajā sarakstā varētu būt kaut kur pietiekami augstā vietā,
un visticamāk uzreiz aiz Lietuvas, jo kopējās investīcijas, ko viņi ir veikuši daudzdzīvokļu kvartālu attīstībā, ir 7 miljoni. Tad viens uzņēmums no kaimiņu novada, Cēsu novadā, ir ieguldījis 7 miljonus. Bravo! Dodamies tālāk, šeit ir dati par to, cik daudz naudas ir investēts ar būvniecību, dažādu veidu būvniecības, rūpnīcas, publiskās infrastruktūras, privātmājas un tā tālāk. Un te jūs redzat, tā tendence ir bijusi ļoti augšupejoša, un šeit ir kritums, būtisks kritums. Un, teiksim, mēs analizējam, kas ir tie iemesli, un iemesli droši vien ir dažādi. Tātad ģeopolitiskā situācija, būvniecības sadārdzināšanās, varbūt kaut kādas Covid sekas. Tā skaitā arī 22. gadā pamainījās būvniecības regulējums, un proti daudz vienkāršāk tā būvniecības process, un tur ir vesela virknē būves, tur nojumes, saimniecības ēkas un tā tālāk, kuras vienkārši būvvaldē paziņo, ka tāda būve tiks celta, bet nekāda dokumentācija netiek veidot. Un līdz ar to būtisks tāds apjoms pazūd no būvvaldes redzesloka. Bet labā lieta, ka būvatļauju skaits turpina palielināties arī šajā gadā, jo tas ir tā faktiski būvniecības iecer, tas nozīmē, ka cilvēki sāk projektēt. Lūk, turisms vēl viena nozare, par kuru nereti jautā, kāda mums ir tā situācija. Labā lieta ir pavisam svaiga 21. novembris, tas ir otrdiena. Latvijā tiek paziņoti Michelina rekomendētie restorāni, tikai viens ir ar 1 zvaigzni, pārējie rekomendētie. Cēsu novadā 3. Nevienā citā novadā ārpus Rīgas tik daudz nav. Pavāra māja Līgatnē ieguva arī zaļo zvaigzni, viens no 400 pasaulē restorāniem ar ilgspējīgu zaļo zvaigzni. Kests Cēsīs saņēma balvu par labāko servisu, un Vanadziņu nams arī Vecpilsētā visi 3 ir ieteiktie restorāni. Līdz ar to es domāju, ka viņiem sāksies jauna dzīve. Tādā ziņā, ka tā atbildība, kas viņiem ir uzlikta, būs milzīga, bet es vienlaicīgi arī domāju, ka tas noteikti arī sekmēs gastronomiskā turisma virzienu uz mūsu pusi. Tā, vēl viens objekts, kas sāka darbu 4. oktobrī un 7. oktobrī pilnvērtīgi, ir Kosmosa izziņas centrs, kam ir 2 ietekmes. Viena ir turisma ietekme, otra ir uz izglītības jomu ietekme. Un pirmais mēnesis gandrīz 8,000 apmeklētāji un 62,000 ieņēmumu. Tātad mūsu plāns attiecībā uz Kosmosa centra apmeklējumu ir 100,000 gadā. Tieši tā lielākā vērtība viņam ir nesezona, tumšie rudens rīti, vakari un pavasari. Un ar domu, ka viņš palīdzēs mūsu ēdinātājiem un viesnīcām pārdzīvot nesezonas. Un tā ieņēmuma prognoze rāda to, ka Kosmosa centram vajadzētu būt pašpietiekamam. Tātad, kas mums ir attiecībā uz turismu statistiku? Tātad nakšņojošo cilvēku skaits palielināsies. Šie dati šogad par 9 mēnešiem visticamāk pārsniegšos 64,000, tuvosies 70,000. Bet pats labākais ir tas, ka palielinās pavadīto nakšu skaits, jo tā ir tā lielākā vērtība. Jo ilgāk kāds guļ Cēsīs Līgatnē vai kādā citā vietā, jo vairāk naudas viņš iztērē. Un tātad jūs redzat, ka par 32% ir palielinājies nakšņojošo skaits. Te mēs redzam, kā tas zilais ir pašmāju turisms, sarkanais ir ārvalstu turisms. Un te mēs redzam, ka tas straujākais leciens ir, kad atgriežas ārvalstu turisti. Tātad dati ir līdz septembrim ieskaitot. Lūk, lielākie objekti, kas ir mūsu novadā ar turisma potenciālu, noteikti nākamajā gadā šeit būs arī Kosmosa izziņas centrs. Par sadarbības rezultātiem, konferences tēma sadarbība, tad mēs arī padalīsimies, ar ko mēs esam sadarbojušies daudz gadu garumā. 15. gadā izveidojās mūsu sadarbība ar Fonds Dots, un Cēsīs sāka organizēt lampu. Nākamajā gadā būs 10 gadu jubileja, unikāls festivāls, pie 20,000 apmeklējumus gadā, pat jau vairāk, un ļoti forši. 15. gadā ar Latvijas dzelzceļu atjaunojām dzelzceļa ēku. Daudzi neticēja, bet sanāca. 18. gadā kopā ar aizsardzības ministriju atjaunojām vienu padomu laikā nepabeigtu daudzdzīvokļu māju, un šeit ir 24 dzīvokļi, kā aizsardzības, tā arī pašvaldības speciālistu vajadzībām.
18. gadā daudzu dažādu IT uzņēmumu, universitāšu un valsts iestāžu sadarbības rezultātā izveidojās valsts 196, bet tas sausais atlikums mums ir, ka mēs izveidojām Cēsu digitālo centru, kas strādā joprojām, māca iedzīvotājus, uzņēmējus, pedagogus un tā tālāk. 18. gadā kopā ar Izglītības ministriju stadions, 19. gadā sadarbībā paši ar vilcienu Pirmais ekspress, CS Rīga. Darbs pie šī turpinās, vienkārši šobrīd šaurais pudeles kakls ir dīzeļa lokomotīvs. Labā lieta ir tā, ka šogad ir panākts risinājums, ka līdz 26. gada beigām izbūvēs mūsu Vidzemes līnijā. Tad sākotnēji bija plānots, ka vilciens, jaunie bateriju vilcieni ies līdz Siguldai, tālāk nav infrastruktūras, tad tomēr tagad līdz 26. gada beigām tomēr izbūvēs infrastruktūru arī tālāk, lai līdz Cēsim, Valmierai un varbūt pat Valkai var skriet jaunie bateriju vilcieni. Iegūms proti 1 stunda, Rīga CS stunda. Šobrīd ātrākais ir stunda 15. Otrs ieguvums ir, ka tie bateriju vilcieni vienkārši būs skaitliski vairāk, un tas pamat uzstādījums ir, ka no rīta un vakarā reiz stundā iet ekspresis uz Rīgu un atpakaļ. Sadarbībā aizsardzības ministrija dažu ielu atjaunošana Cēsīs, jo Pipariņos izveidojās zemesardzes bataljons, un līdz ar to sakārtojām infrastruktūras turieni. Laba sadarbība Latvijas valsts ceļiem. Es mazliet pastāstīšu par tiem projektiem, kas pagājušajā gadā, šogad, nākamgad plānojās. Tad kopā jūs redzat, ar Izglītības ministriju, Vārām vides investīciju fondu un Norvēģijas valdību ir tapis kosmosa izziņas centrs. Pavisam nesen tika parakstīts bioreģiona memorands Siguldā, Valmiera, Cēsis, Sigulda, vēl kopā tātad 10 citi sadarbības partneri, 200 individuālie partneri, un tā doma ir lēnā garā virzīties uz bioreģionu, kas nozīmē tādu vidē draudzīgu saimniekošanu, vidē draudzīgas pārtikas lietošanu, daudzveidīgu dabas vērtības un tā tālāk. Mums laba sadarbība ir izveidojusies ar valsts nekustamiem īpašumiem, un proti valsts nekustamiem īpašumiem ir unikāla pieredze attiecībā uz savu darba vietu, izvērtējumu, efektivizāciju un tādu kā kompresēšanu, ja varētu teikt. Tad viņi veselu gadu pētīja, cik katrs darba galds vidēji gadā ir noslogots. Un tie dati bija tādi, ka vidēji katrs darba galds ir noslogots par 30%. Un viņi rezultātā, izveidojot atvērta tipa biroju, nonāca pie tā, ka Jānim nav savs iezīmētais galds ar savu skapju, Pēterim tāpat nav savs galds, Maijai arī nav savs galds. No rīta tu atnāc uz darbu, tu skaties, kurš galds ir brīvs, vai arī kad tavu komanda tajā dienā strādā. Ir noteikti zonas, sarunu zona, individuālo pārunu zona, klusā zona, atpūtas zona, darba zona. Tādas zonas ir, bet nav katram savs galds. Tā skaitā valdes priekšsēdētājiem nav savu galdu. Un rezultātā mēs arī šobrīd skaitām šajā pašvaldības mājā, cik tad katrs galds vidēji tiek noslogots, un visticamāk, ka mums tas plāns arī būs šo māju pārveidot par tādu darba vidē balstītu biroju. Un valsts ieņēmuma dienests vida ēkā, kas ir tepat netālu, arī plāno tātad pirmajā stāvā kopstrādes telpas priekš valsts institūciju darbiniekiem, lai nav jābrauc uz Rīgu. Un vēl viena sadarbība mums ir ar Kultūras un Tieslietu ministriju par tāda reģionālā valsts zemes dienesta arhīva un arī Cēsu vēstures mākslas krātuves būvniecību. Par lielākajām investīcijām. Tātad vispirms par ceļiem. Lai kur mēs brauktu, lai kur mēs tiktos ar uzņēmējiem, viens no viņu primāriem jautājumiem ir ceļi. Īpaši lauku teritorijās ceļi un vēlreiz ceļi ir tas, ko mēs sagaidām. Es jau mazliet padalījos ar kopējo ceļu infrastruktūru Cēsu novadā. Un te ir tāds zīmīgs cipars no viena gala līdz otram galam, no Straupes līdz Jaunpiebalgai kopumā ir 100 km, tātad Rīga ir tuvāk no Cēsīm nekā novada šķērsgriezumā. Tātad 23. gada paveiktais no Latvijas valsts ceļiem, tātad ir izbūvēts ceļš uz Daibas poligonu, tātad Daibē.
Tātad procesā joprojām ir Stālpas ceļš, bet viņš faktiski ir iesākts un tiks pabeigts. Ir izbūvēts Rāmnieku tilts un uz vienu un uz otru pusi. Ceļš nepabeigts, diemžēl salīja grunts un nepaspēja, bet Līvu vēlo ceļiņš ir iesākts un tiks pabeigts. Nākamgad tiks turpināt darbi uz A2 no Melturiem līdz Rīdzenei. Un ir atjaunots segums Vecpiebalga, Jaunpiebalga apmēram 10 km garumā. Ko viņi plāno 24. gadā? 24. gadā tiks atjaunots segums no Nītauras līdz Zaubei. Tiks projektēts P3, tas ir Mālpils, Nītaure, Skujene, un tad šeit ir Alaugsta un te ir Vecpiebalgas šosei. Šī ir milzīgi nozīmīga artērija šajā teritorijā, jo šajā teritorijā veselā kvadrātkilometru teritorijā nav neviena ceļa ar melno segumu. Un mēs bijām arī Skujenē tikties. Viņi saka, mēs ar visu tiksim galā. Tikai iedodiet mums ceļu ar melno segumu, lai mēs varam aizbraukt uz tuvāko skolu, uz tuvāko kultūras namu un tā tālāk. Un tiek projektēts vēlo gājiet celiņš Cēsis Jāņmuiža. Bet te kaut kur pa vidu ir viena papele ar spožajām skudrām, un tagad nezinu, kā tai papelē tik triņķī. Un tad projektētāji tur mazliet ir atmetušies. Lūk, Cēsu pilsētā 23. gadā ir pabeigta Raiņiela, iesākta, bet nav pabeigta Bērzaņas iela, iesākta, bet nav pabeigta Piebalgas iela, Birzas iela ir pabeigta, tas ir sadarbībā ar aizsardzības ministriju, un tad arī vienai nelielai ielai pabeigt divkāršu virsmu. Nākamajā gadā plāni ir Emīla Dārziņa iela, Palastiela, Zaķiela, Puķiela, Raiņiela 30, kas ir pretīm neredzīgajiem, kur ir tas garais garažu komplekss otrā stāvā izbūvēt garažu. Tas arī varētu būt viens park and ride tipa stāvlaukums, jo smilšu laukums. Es varbūt visi nezinu, kas ir smilšu laukums, bet tas ir pie tirgus. Viņš faktiski ir pilns. Un Veismaņa ceļš Vaivas pagastā, kā arī dubultās virsmas pilsētā. Lauku teritorijās tātad Amatā ir Dzintariņa Meiermuiža, Līgatnē 2 ceļi un Gaujas iela ir faktiski pabeigta. Viņa iesākās iepriekš Straupē, ciema mikrorajons ir pārbūvēts un Jāņmuižā vairākas ielas. Un šeit ir vairāk ielu posmi, kuras budžetu stādot ir sagatavot dokumentāciju. Mēs spriedīsim, cik daudz mēs varam no tā visa atļauties, bet kopumā ceļu prioritāte ir numur 1 nākamā gada budžeta kontekstā. Lūk, par uzņēmējdarbību. Tātad neredzīgo kvartāls, cēsnieki noteikti zina, tātad 30 gadus neredzīgo biedrībai piedrošas ražošanas telpas, kuras tā īsti līdz galam neizdevās atjaunotajā kapitālismā iedarbināt, un tad pašvaldība visu šīs 3 kompleksus ir atpirkusi. Šobrīd darbi notiek šajā kompleksā, pabeigs līdz Ziemassvētkiem, radošo industriju centrs, kopstrāde, biznesa inkubators. Nākamo projektu pieteikumu, ko mēs gatavojam, lai iesniegtu martā, ir par Raini 27, arī uzņēmējdarbības telpas ar pieguļošajām ielām. Kriša Valdemāra iela un Pļavas iela. Tātad tās ies komplektā ar šī objekta attīstību, un trešā kārtā ir Cēsu mākslas skolas attīstība. Un tad šis veidotos kā tāda tiešām radošo uzņēmēju, radošās izglītības centrs. Tālāk Daibē top ražošanas ēka, tātad tas ir Vidzemes poligons, ražošanas ēka, arī kur katru dienu tiks nodota eksploatācijā, un tātad cerams, ka tuvākajā laikā arī kāds uzņēmējs iegūs tiesības šeit strādāt un attīstīt jaunas darba vietas. Par izglītību, tātad reitingi. Mēs redzam, ka Cēsvalsts ģimnāzija ir ļoti labi atkal sevi parādījusi. Kas zināmā mērā pārsteigums, arī privātā skola ļoti labi parādījusi sevi. Jaunpiebalgas vidusskola ir 3. vietā lauku vidusskolu kontekstā. Pagājušā gadā uz šīs pašas skatuves es stāstīju, ka ir bažas par 9. klašu centralizētiem eksāmeniem. Tās bažas apstiprinājās. Tiešām matemātikā ir katastrofa. Tiešām. Bet tas mēs neesam unikāli tikai Cēsu novadā, tas ir visā Latvijā. Un angļu valoda ir perfekti, angļu valodā viss kārtībā. Tātad, ja vidējais vērtējums matemātikā
Ati bija ap 50%, vidējais 45, 50, latviešu valoda 60, angļu valoda pie 70. Tātad mūsu bērni, kas beiguši 9. klasi, angliski runā labāk vai raksta vai saprot labāk nekā latviski. Un droši vien, ka tā arī viena no problēmām. Vakardien mēs klausījāmies vairāk skolu attīstības plānus, ka tas, ka mūsu jaunieši latviešu valodā netik labi lasa un saprot, arī iespējams atsaucās uz to, ka viņiem matemātikā šie vērtējumi ir zemāki. Tā, tehnikums. Tehnikumā jūs redzat, audzēkņu skaits ir augošs, materiāla tehniskā bāze laba. Tas, kas ir problēma, ir profesionālo priekšmetu pedagogi. Ja vēl var atrast kādu, kas māca latviešu valodu, matemātiku un tā tālāk, tad grūti ir atrast kādu, kas māca automehāniku vai autodiagnostiku un tā tālāk. Tā ir tāda milzīgs izaicinājums, ko saskarās tehnikumi. Bet faktiski tuvojās, tad, kad apvienoja Cēsu profesionālo vidusskolu un Priekuļu tehnikumu, bija uzlikts tāds mērķis tiekties uz 1000 audzēkņiem skolā. Daudziem tā likās utopija, bet, redzat, lēnām uz to tiecamies. Izglītībā investīcijas turpinās ģimnāzijas pārbūve. Visticamāk, mēs ļoti gribētu, lai nākamo mācību gadu 1. septembrī skola iesāk šajās telpās. Šogad ir pabeigts daudzi energoefektivitātes projekti Līvu bērndārs, Drabešu skola, Raiskuma skola, Jaunpiebalgas bērndārs. Un ir dažādi veidi investīcijas. Šī ir gada restaurācijas būve Līgatnes bērndārs, un tad ir Priekuļos stadions, Vecpiebalgā pirmskolas izglītības iestādē Jumts. Un, ja mēs skatāmies, kas ir tie energoefektivitātes projekti uz nākamo gadu, pilsētas vidusskolas renovācija, 1. pamatskolai māturības kabinets, skolas ielas 6 renovācija, Raunas iela 4, tā ir domas ēka, tā iet tandēmā ar šo, biroja pārbūvi pēc nepieciešamības, Zvaniņu bērndārs Līgatnē, Jaunpiebalgas depo, Nītaurs mūzikas mākslas skola, Ieriķu stacija, un tad ir apstiprināts projekts Ceisīm 1 miljonu vērtībā ielu apgaismojumu nomaiņai. No pavasara netiekam uz priekšu, jo no pavasara uzņēmēja iepirkuma procesa laikā raksta jautājumus, apstrīd, un mēs esam 3 reizes bijuši iepirkuma uzraudzības birojā, bet šī tendence ir pilnīgi visos novados, kur tur ir milzīgas cīņas par to ielu apgaismojumu projektiem. Nākamais projekts, kas tiek gatavots, ir Ārza un Catas teritorijas atjaunošana. Tātad šobrīd jau projektējās Kaļķiela un Vaivas iela, un šeit būs vēl viens. Mēs no Latvijas dzelzceļa izīrējuši zemi. Tātad te ir stacija, te cilvēki iet pāri uz Mego. Un te ir tāda gara desa, ja tā varētu teikt, kurā tad arī būtu stāvvietas park and ride priekš dzelzceļa. Un tad Lapsiela, Apšiela, Kronvalda iela. Bija ļoti liels cerības, ka mēs varētu tikt cauri ar Kronvalda ielu Catas teritorijai, bet, diemžēl, tur ir tik daudz sarežģījumu un laiks mūs sāk spiest, tā kā mēs visticamāk to nepaveiksim. Bet tas, ko mēs skatāmies, ir, ka varbūt Lapsielu mēs pavelkam līdz šejienē, līdz Piebalgas ielai, un šeit Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā varbūt mēs varētu skatīties par rotācijas apli, jo tas krustojums ir ļoti intensīvs, sarežģīts un arī bīstams. Cirulīši, tātad kosmosa izziņas centrs, Venderne, Žagarkalns, Ozolkalns, joprojām mēģinam panākt kaut kādu sapratni par to, lai Ozolkalnu un Žagarkalnu varētu savienot un ar vienu biļeti un ar slēpēm pie kājām varētu pārvietoties no viena kalna uz otru kalna, bet tas, kam mēs meklējam šobrīd investori, šī teritorija, kas ir pašvaldībai piederoša, un proti, tas mūsu sapnis ir, ja tur varētu būt kaut kas tāds labjūtības centrs, spā vai ūdens centrs vai medicīnas centrs. Mums ir viena saruna ar investoru bijusi, būs vēl ar vienu ārvalstu investoru meklējumi. Ja jums ir kāds zināms, kas ir gatavs darboties, tad ļoti dodat ziņu. Un Priekuļu vidusskolā būs lielas investīcijas tuvāko gadu laikā. Un arī Vecpiebalgas vidusskola ir tādā plānā, bet tur vēl ir 25. gada 31. augusts, kad tad nofiksēs, kāds ir bērnu skaits skolā.
Un par mājokli runājot, joprojām tas ir šaurais pudeles kakls pilsētas attīstībā. Faktiski, jebkurš mājoklis, kas no jauna parādās, viņš diezgan ātri tiek izīrēts vai pārdots. Un arī šajā jomā mums ir dažas iestrādes, tā skaitā arī Altumā ir tā saucamo zemo īres māju programma, bet viņa diezgan tāda sarežģīta, komplicēta un kaut kāda interese ir, bet ļoti liela nav, bet katrā ziņā pie šī arī turpinās darboties. Un Līgatnes rehabilitācijas centram arī ir apstiprināts projekts renovācijai. Jau es domāju, ka nākamajā gada pavasarī šie darbi, jo tā arī pašvaldībai piederoša kapitāla sabiedrība ar 2 miljonu apgrozījumu, principā tad kādi 40% ir valsts pasūtījums un 60% viņi saražo ar pašu ieņēmumiem. Tur ir labas tradīcijas, tur ir labi speciālisti, un es domāju, ka rehabilitācija kā virziens noteikti mūsu nākotnes dzīvēs ieņems ar vien lielāku lomu. Nu jā, un nobeidzot par sadarbību runājot, iedomājamies, ka Cēsu novads ir autobuss, kurš brauc pa ceļu uz priekšu, un ja nokrīt viens rats, tad tas autobuss iegāž grāvī vai nobrauc no ceļa. Un tie rati esat jūs uzņēmēji, tie ir iedzīvotāji, tā ir pašvaldība un vēl kāda spēka. Un līdz ar to svarīgi, lai tie visi rati griežās vienlaicīgi un tas autobus turās uz ceļa un virzās vienotā virzienā. Tāpēc, cienījami uzņēmēji, paldies jums par to, ko jūs darat. Jūs riskējat ikdienas ar saviem resursiem, ikdienas jūs plānojat jaunas attīstības lietas. Un tiešām jūs esat novada asins rite visādā ziņā. Cik labi jums ies, tik labi iet arī pašvaldībai, un tik labi arī pašvaldībai ir iespējas attīstīt tālāk šo publisko infrastruktūru, kas ir nepieciešama mūsu bērniem, mūsu senioriem, mums pašiem ikdienas, iknakti. Paldies jums, ja nu kas, telefons nav mainījies, droši zvanat jebkurā brīdī un laikā, un es esmu iekļāvies laikā, ir 5 minūtes palikuši pāri. Neviens neticēja. Paldies! Mēs varam palūgt vēlreiz aplausus Jānim Rozenbergam. Aplausus Jānim Rozenbergam. Ar slaidiem ir tikts galā. Vēl ir 4 minūtes un 40 sekundes. Bet cēsīs vienmēr viss ir sarežģītāk nekā šķiet sākumā. Mums, īstenībā ne mums, bet kādam no skatītājiem zālē jau ir bijis jautājums. Slaido. Pirmkārt, milzīgs paldies tam vienam aktīvajam cilvēkam, kurš uzrakstīja jautājumu. Jautājums ir šāds. Kas Jānim Rozenbergam ir grūtākais sadarbībā? Tas ir ļoti labs jautājums. Jā, paldies. Grūtākais sadarbībā ir, ja pirmajā sekundē pasaka nē, nevaram. Tad jau tā saruna tālāk nevedās. Vienmēr ir iespējas, jebkam ir risinājumi. Bet, ja tev, kā saka, pasaka nē, tad uzreiz sabremzē. Tad nav vietas diskusijai. Jā. Vai ir grūti? Paldies, Jāni. Mēs tiksimies vēl, cik es saprotu, šodien uz šīs skatuves balvu pasniegšanā. Paldies, Jānis Rozenbergs.